Labdien, dārgie skatītāji! Mani sauc Artis Gustovskis. Mēs esam šodien garajā intervijā ar vienu citu kā ministri Ingu Bērziņu, kuldīdznieci, tāpēc mēs esam pie Alekšupītes. Un mēs drīkstam uz to, Inga, mēs seni draugi. Protams. Paldies! Un šodien mēs uzdosim ministra Ingai Bērziņai virkni jautājumus, jo nav neviens tik leģendārs kā, protams, šobrīd divi mūsu pilsētas mēri, Edgars Zalāns un Inga Bērziņa. Un, protams, mums ir tikai, ja nemaldos, 3 ministri bijuši no Kuldīgas. Ivars Seglītis, Edgars Zalāns un tagad Inga Bērziņa. Paldies! Jebkurā gadījumā mans personiskais viedoklis ir, ka Inga ir mūsu leģenda, jo mums vienmēr ir ko mācīties no Ingas. Viņa bija arī man priekšniece kādreiz, tāpēc man ir patiesas prieks, Inga, šodien intervēt tevi. Man ir virkni jautājumi, drusciņi nenopietni, drusciņi nopietni. Un pirmais jautājums ir, kas tev no bērnības palicis atmiņā? Tu vispār kuldīdzniece? Protams, jā, protams. Tas ir kontrola jautājums. Protams, no bērnības. Tad es dzīvoju ļoti netālu, te 5. gada parkam otrā pusē, no šejienes no Alekšupītes. Un no bērnības man visvairāk ir palikuši daudzie šķūnīši. Man mājas pagalms bija viss aizbūvēts ar šķūnīšiem. Bija pilns ar sētas bērniem no apkārtējām mājām. Un tad mūsu parastās spēles bija kariņi, paslēpes, un tas, ko mēs vēl darījām bērnībā, mēs rīkojām mūsu mājas iedzīvotājiem koncertus. Tas man tāds, nezinu, kā lai to nosauc, pasākums vai kas, bet kas palicis prātā. Un, protams, viss, kas saistās ar 5. gada parku un zaļumiem un tādu brīvību arī, jā, kas mums bērnībā bija. Paldies! Augšais jautājums. Ģeogrāfa mafija. Kas tas ir? Tas ir lepnums? Tā ir tādu, kādreiz bija studentu cunftes, vai tas ir vienkārši pārliecība Latvijas universitātē? Viss kopā. Savulaik ģeogrāfijas fakultātē vienā gadā uzņēma tikai 25 cilvēkus, tad man kurs ir salīdzinoši neliels, un tā bija arī visa viena gada fakultāte, kopā bija nedaudz pāri par 100 cilvēkiem. Un mēs laikam visi esam ļoti lepni, ka mēs esam ģeogrāfi. Tas ir mans tāds viens no, es domāju, nozīmīgākajiem man dzīves lēmumiem iet studēt ģeogrāfiju. Domāju, ka man ietekmēja arī mamma un tētis, jo abi bija ģeogrāfi. Un tas noteikti noteicis manu izvēli. Tas saistījās ar tādu romantiku arī, ar ceļošanu. Padomu laikā nebija iespējams ļoti daudz, kur aizbraukt. Naudas nebija un arī vispār robeža bija slēgta. Līdz ar to ģeogrāfu fakultātē studijas bija tās, kas šo iespēju deva iepazīt jaunas zemes, iepazīt pasauli. Ģeogrāfiem ir tāda himna, lai kur es klīdīšu, jā, tādiem vārdiem, ka tu vienmēr esi gatavs klīst par pasauli un tev nav ne meitenes, ne mājas, bet tu esi gatavs šīs jaunās zemes iepazīst. Un kāpēc mafija, es nezinu, bet ģeogrāfi ir tādi ļoti draudzīgi. Varbūt tāpēc mēs ar saviem kursabiedriem joprojām satiekamies, mēģinam pat reizi gadā. Esam bijuši vairākos kopīgos arī tālos braucienos, jau 20-25 gadus pēc beigšanas. Tā kā, tāda saliedētība, draudzība, paļaušanās vienam uz otru, man liekas, ģeogrāfiem raksturīgi. Gan jau citiem arī, bet tas tāds. Paldies! Nākušais jautājums ir, kāda ir tava ministras ikdiena? Vai tā ir, kafija, klusā meditācijā vai kalendārs ar 18 darba plāniem? Ļoti dažāda. Tas, ko es parasti saku, kad man kāds atnāk uz ministrijas ciemos, es saku, pie galda kabinetā, kur jūs redzat ministra krēslu, es praktiski nesēžu. Ir nedēļas, kad es tur neesmu apsēdusies. Jo vai man darbs saistās ar dažādām sanāksmēm, kur tad jau to ar kolēģiem runā teiksim, pie kopēja galda, vai tās ir ministra kabineta sēdes, vai tās ir reģionālās vizītes, kurās mēs dodamies ļoti daudz. Protams, tās ir arī intervijas, tas ir darbs arī ar mēdījiem, tas ir viedokļu skaidrošana. Un starp laikos, tad, kad nav kāds pasākums, notikums vai sapulce, tas, kas man ir svarīgi,
izlasīt, izzināt un apdomāt to, ko es darīšu un kā to labāk darīt. Ne tikai izrunāt ar kolēģiem, bet arī tā kā pašai vajadzīgs man ir laiks, lai līdz tam lēmumam pareizajam, jo tā atbildība ir vienkārši milzīga. Tu pieņem lēmumus pa visu valsti. Un tāpēc ir svarīgi ne tikai nokonsultēties, bet arī pašam kaut kādu brīdi, vienalga, vai tas ir vēl vakarā vai agri no rīta, vai braucot no viena pasākuma uz otru, lai apdomātu to lēmumu. Bet kopumā tas darbs ir ļoti dinamisks un ļoti dažāds un, protams, spriedzes un izaicinājumu pilns. Paldies! Nākamais jautājums ir, kurā brīdī tu saprati, ka tu kļūsi par politiķi un kāds tad ir bijis šis ceļš no Kuldīgas domes priekšsēdētājas līdz varam ministrei? To visu izstāstīt būs pārāk gari. Tādā īsā versijā savulaik es vadīju Kuldīgā tādu attīstības nodaļu, var teikt, attīstības plānošanas un projektu daļu. Viņi savulaik saucās aģentūra. Un man gribējās darīt kaut ko vairāk. Kad tu sāc domāt par Kuldīgu, plānot, tad tās pārmaiņas gribas ieviest dzīvē. Un, lai to izdarītu, ir jābūt tam lēmumu pieņēmējam. Un mums vienkārši izveidojās tajā laikā ļoti forša komanda, ar jau pieminētu Edgars Zalānu, arī Ivars Steglīts, arī tevi es varu pieminēt. Vienā no pirmajiem raidījumiem, kad es atceros, ka mēs gājām uz pirmajām vēlēšanām, mēs bijām 4. Jā, tu biji, jā. Edgars bija, Ivars un es. Un bija tāda Kuldīgas televīzija, mums bija tāda intervija, mēs pirmo reizi startējām Kuldīgas domas vēlēšanās un mums uzdeva dažādas jautājumus, un nemaz nebija viegli. Bet tie bija tādi pirmsākumi, un tad mēs tajās vēlēšanās guvām pārsvaru. Un tad jau pamazām soli pa solim tas arī notika. Pārējais jau tā aizgāja, zināmā mērā likumsakarīgi. Tās pārmaiņas ir bijušas daudz un dažādas. Man sanāk, kad es Kuldīgā startēju 4 vēlēšanās kā mēra kandidāts un visas vēlēšanas visās vēlēšanās mēs esam guvuši pārsvaru. Tā kā milzīgs paldies kuldīdzniekiem, visiem novada cilvēkiem, kas mūs ir atbalstījuši un devuši to iespēju strādāt un pierādīt sev šeit. Paldies! Un faktiski nākušais jautājums arī ir saistīts ar iepriekšējo. Tagad tev ir jāstrādā kā ministrei ar visām Latvijas pašvaldībām. Vai tev ir kaut kādas atziņas, mācības, ko tu esi guvusi, strādājot ar dažādām pašvaldībām Latvijā? Jā, ļoti daudz. Vispirms jāsāk ar to, ka pašvaldības ir dažādas, un tā dažādība izpaužās varbūt ne tik daudz reģionos. Kurzeme ir pie jūras, un Latgale ir austrumu pierobeža, un tas, protams, uzliek savus pienākumus. Bet tas, kā pašvaldība strādā, ļoti bieži atkarīgs no domas priekšsēdētāja un no tās komandas. Varbūt ne tik daudz no visiem deputātiem, no tiem, kas ir koalīcijā, kas veido to politiku. Un braukājot par Latviju, to var labi redzēt. Tur, kur ir spēcīga vadība, kur ir pārliecināta koalīcija, kura nemainās mērs, mums ir pašvaldības, kur mērs mainās reizi gadā. Tajās arī var saredzēt to attīstību, tur arī tā ir tāda ilgtspējīgāka, un arī iedzīvotāji, man gribas teikt, ir tikai vairāk apmierināti ar to politiku, kas pašvaldībā tiek īstenota. Jā, bet tā ir tikai viena no atziņām, kad ļoti daudz kas ir atkarīgs no politiskās vadības. Starp citu, izmantojot šo brīdi, tūlīt būs pašvaldību vēlēšanas, es arī varētu aicināt tik vienu ļoti atbildīgi izsvērt, par ko jūs savu balsi atdodat. Pirmkārt, katra balss ir svarīga, un otrs padomāt, neuzķerties uz tādu varbūt populistiskiem vai ikdienas tādiem solījumiem, bet tomēr izvērtēt, ko cilvēks ir darījis, ko viņš spēja izdarīt, un skatīties uz darbiem, ne tikai uz to, ko tev vārdos pasaka. Paldies! Nākamais jautājums daļai saistīts ar iepriekšējo. Tās bija atziņas, mācības. Kādas ir tavas vērtības? Ja runājam par vērtībām, tad man viennozīmīgi ļoti svarīga ir ģimene.
Lai arī es esmu ļoti daudz laika pavadu darbā, tiešām daudz. Tik un tā man ir ļoti svarīga ģimene, man ir ļoti tuvi ir bijuši mani vecāki, kas diemžēl vairs nav šajā saulē. Arī mani bērni, man 3 dēli, šobrīd arī mazbērni, tā kā man ģimene ir ļoti svarīga. Un runājot par darbu, man ir ļoti liela atbildības sajūta pret to, ko es daru. Man ir svarīgi, lai cilvēki atbildīgi pieiet pienākumiem, ne tikai es, bet arī apkārtējie, lai tas darbs tiek darīts no sirds, ar mīlestību. Vispār bez mīlestības neko nevar izteikt, gan attiecībā uz ģimeni, gan arī attiecībā uz darbu. Jābūt tam darbam, ko tu dari, tev sirdī tuvam. Tātad svarīgi ir, lai tev viņš patīk, jo ja viņš tev patīk un tu viņu mīlēsi, tad tu varēsi arī visu savu prātu un spējas un gudrību tajā darbā ielikt. Un tad arī to pamanīs citi, un arī tad tas rezultāts būs labākais, ko tu spēji. Paldies! Nākamais būs drusciņ līdzīgs, bet varbūt ļoti nopietns jautājums tev kā ministrei. Ja tagad tu varētu pieņemt vienu likumu bez citu akcepta, kas tas būtu par likumu, ja tādu varētu pieņemt? Vienu likumu? Jā. Tas ir domāts nopietni vai nenopietni? Gan. Varbūt ir kāds sapņu likums. Tas nav likums. Nē, ja mēs runājam par to, ko man gribētos Latvijā, lai mums vairāk, vienkārši sakot, lai mums vairāk dzimtu bērniņi, lai mums būtu vairāk cilvēki, kuri mīl savu zemi, kuri grib šeit dzīvot, palikt, augt, strādāt. Man ļoti to gribētos. Mums šobrīd Latvijā demografiskā situācija ir ļoti tāda slikta. Mēs redzam, kā mums samazinās visi rādītāji. Ļoti gribas, lai latvieši, ne tikai Latvijas cilvēki, kur šeit dzīvo, lai ir vairāk mums ģimenes, lai vairāk mums dzimst bērni, lai mums ir jaunā paudze, lai mēs novērtējam to, kas mums ir. Jo īstenībā mums jau daudz kas ir. Ja mēs tā paskatāmies, Latvijā cilvēki nekad nav dzīvojuši tik labi kā šodien. Ja mēs tā godīgi paskatāmies apkārt, zaļa daba, skaists laiks, salikšupītas, krasti un kuldīgi, bet ne tikai kuldīgi, Latvija kopumā. Es nezinu, vai to var ar likumu pieņemt, bet tas laikam, ko man gribētos. Paldies! Nākamais, pavisam līdzīgs jautājums. Ja tev būtu dziesma, kas raksturotu tavu dzīves stilu, darba stilu, vai tu uzreiz varētu izdomāt, kas tā būtu, kas tā visvairāk raksturotu? Viena dziesma ar straumēm uz jūru. Bet es nezinu, vai tas ir pirmais, kas man ienāca prātā, bet tā dziesma man ļoti patīk. Es viņas dziedāju 10 reižu vai 100 reižu, braucot, mērojot maršrutu pie Stūras no Rīgas līdz Kuldīgai un otrādi. Paldies! Brīnišķīgs, man tāda dziesma ļoti patīk. Jā. Nākušais, vai tev ir kāds slēptais talants, ko citi politiķi nezina? Piemēram, tu cept kūkas vai mežā dziedi? Vai? Es nezinu, vai man ir kādi slēptie talanti. Drīzāk domāju, ka nē. Varbūt var runāt par kādām lietām, ko man pašai patīk darīt. Tagad man patīk dažādība, bet es esmu arī ģeogrāfs, līdz ar to man ir sirdī ļoti tuva daba. Šī alekšupīta fonā, ko mēs šobrīd dzirdam, man liekas, vienkārši ir fantastiski. Latvijas daba vispār ir fantastiska. Tā kā man patīk pavadīt laiku pie dabas, patīk ceļot. Jā, man patīk arī dažkārt cept kūkas, un sev par lielu pārsteigumu man dažkārt patīk arī gatavot ēst ģimenei un sarīkot kādas viesības vai brokastis, kur var visi sapulcēties. Paldies! Un mēs reiz pārējām automātiski uz hobijiem. Vai tev ir hobiji? Kāds ir tavs hobijs? Par to es arī droši vien, ka tas ir kaut kādā mērā arī hobijs iepazīt jaunas vietas, jaunas zemes. Nesanāk varbūt tagad laika tik daudz, cik gribētos,
bet es ceru, ka vēl būs tādas iespējas. Piedod, bet es tev ļoti labi pazīstu, bet tev orientēšanās man šķiet bija vai ir joprojām, nezinu, tāds skaists hobijs. Jā, bet orientēšanās ir vairāk nekā sports. Es arī šad tad mēģinu aizbraukt Rīgā uz Magnētu, bet tas ir vairāk tāpēc, ka man patīk daba. Un tāpēc, ka man patīk paralēli domāt, kad es esmu dabā, un orientēšanās to apvieno, un tādā veidā tu vari atslēgt prāti. Tad pēc garas saspringtas darba dienas, ja tu vienkārši skrieni vai eji mežā, tad tu paralēli vari domāt par tām lietām, kas tev ir problēmām, kas tev jāatrisina. Bet ja tev ir rokā karte un tev jāizdomā, kā nokļūt no viena punkta līdz otram, lai neapmaldītos, un tu paralēli vēl esi dabā, tad tas viss apvienojās. Dabas baudīšana ar tādu prātu pārslēgšanu, kas pēc tam savukārt palīdz koncentrēties uz tiem jautājumiem, kas tev ir ikdienā. Lieliski, paldies! Nākamais būs pavisam liderīgs jautājums. Tavu pēdējie autori bijuši tumši sarkanā krāsā. Sakritība vai apzināts lēmums? Nē, nav nekāda sakritība. Vienkārši tā sanāca. Es pat nebiju pamanījis, ka tā ir. Paldies! Nav nekādas. Atpūties pēc smagas darba dienas. Šis ir viens no veidiem doties pie dabas, orientēties. Tas ir viennozīmīgi. Bet īstenībā pēc tādas saspringtas darba dienas svarīgi ir izkustēties. Man patīk arī, un man gribās arī baudīt kultūru. Man patīk aiziet uz koncertiem. Starp citu pieminēju Straumēm uz jūru. Rītas iešu uz Autobusu debesīs koncertu Kuldīgā. Tā kā, jā, koncertiem un arī teātriem dažkārt, un īpaši arī ārā, bet, lai gūtu tādu spēku turpināt strādāt, ir vajadzīga tā fiziskā izkustēšanās, kaut vai tā ir pastaiga. Un ja man tagad Rīgā nav citas iespējas pastaigāties, tad es kaut vai apēju tādu līkumu cauri Vērmanas dārzam līdz Basteikalnam, un tad vēl līdz Kongresnam parkam, un tad jau tur tie kilometri kādi savācās, lai izveidinātu to galvu un tos spēkus atgūtu. Nākošais jautājums. Iedomājies, ja tev būtu diena bez interneta, bez cilvēkiem, telefoniem, bez nekā. Ko tu darītu? To vajadzētu izmēģināt. Īstenībā šo jautājumu jau nav ko mums uzdot, Arti. Mēs taču esam dzīvojuši bez telefoniem ļoti ilgus laikus. Tas ir, un dzīvojām, un bija ļoti labi, un atradām, ko darīt. Tas, ko es teicu, bērnībā mājās, un ne tikai bērnībā, arī jaunības laikā nebija taču telefoni. Nebija. Jā, cilvēki tāpat sarunājās, tāpat spēja satikties, spēja aizbraukt, spēja saorganizēties. Tas nekas, ka nevarēja piezīmēt. Tā kā mēs ļoti labi izdzīvot bez telefoniem. Skaidrs, paldies. Kuldīgi skaidrs, Rīga arī skaidrs. Nākamais būs drusciņ tāds izaicinošāks jautājums. Vai tev ir vēl kāda vieta Latvijā, kur tev patīk kaut kādu iemeslu dēļ pavadīt, bet tā nav Kuldīga vai Rīga? Man visas vietas Latvijā patīk. Man ļoti daudz, un Latvija ir ļoti skaista. Viena no tādām vietām, ko es varu ieteikt arī citiem apmeklēt, ja nav bijuši, kas man ļoti patīk, ir Irbas ieteka jūrā. Ja tur nav būts, man liekas ļoti skaisti, ka Irbas upe teka kādu posmu paralēli krastam, un tad tie prieži meži, manuprāt, ļoti skaista vieta. Bet Latvijā ir ļoti daudz skaistas vietas. Ja mēs paskatāmies, piemēram, tikko lieldienu laiku pavadījām Vidzemē, Gaujas un Amatskrastos. Amatskrastā bijām pie Zvārta cieža. Tāds dabas brīnums, nemaz nav nekur tālāk jābrauc. Vai piemēram, Latgales pusē Lielais Liepu kalns, ezeri. Mums ļoti daudz skaistas vietas. Paldies! Nākamais jautājums ir tāds, ja politiķi varētu iegūt titulus un medaļas par raksturīpašībām, tu noteikti būtu vissirsnīgākā mērs vai mēri, kā latviski pareizi jāsaka, Kuldīgas vēsturē. Vai tu piekrīti, ka tu esi ļoti sirsnīga mēre? Nē, man prieks dzirdēt. Mēs apjautājam manu komandu Kuldīzniekus.
Jā, nē, nu man ir prieks dzirdēt. Ļoti paldies liels par novērtējumu. Es domāju, ka es esmu sirsnīga, jo man ir man piemīt tāda īpašība, ka es mīlu cilvēkus kopumā. Man vienkārši cilvēki patīk. Man patīk arī cilvēkiem runāties. Man cilvēki nenogurdina, tieši pretēji. Man gribās viņus izzināt, palīdzēt, atbalstīt. Tā kā paldies! Bet klausoties to, man atavas prātā viena cita atziņa. Man savukārt ministrijā kolēģi, kas sākumā redzēja man tikai kaut kādos raidījumos un attālinātos, viņiem bija sajūta, ka es esmu ļoti tāda stingra. Un tikai tad, kad viņi man sāka runāt dzīvē, teica, nē, nav tik traki. Paldies! Mīļākā grāmata vai filma? Mīļākā grāmata vai filma? Jā, nu, man mīļāko grāmatu, man būs grūti nosaukt noteikti vienu, jo man ir tā, ka es lasu ļoti dažādi, sākot no tādām romantiskiem, varbūt mīlas romāniem ar nedaudz kādu kriminālu piesitienu. Tas arī palīdz atslēgt prātu, bet, protams, ne tikai tādas, arī par personībām grāmatas un citas. Un līdzīgi arī ir par filmām. Ar filmām arī ir līdzīgi. Nu, es pavisam nesen man vienkārši ieteica kolēģi un draugi paskatīties, nezinu, vai tu esi redzējis, Nelūgtie viesi ir tāds seriāls. Es nebiju viņu redzējis, jo man vispār nesanāk laika latviešu seriāliem. Es paskatījos. Tikai nesen. Nu, interesanti. Man pirmkārt ļoti fascinēja, ka latviešu kino tas ir, kas man patīk, ka tas ir uzfilmēts mazpilsētā Kandavā, un ka tu vari paskatīties kaut kādā mērā no malas uz mums pašiem. Nu, tāds. Nu, es nevaru, ja jārunā par filmām, kas man ļoti patīk un ko es varu skatīties atkal un atkal, tad es būšu ļoti tradicionāli, jo man patīk Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, kas ir tāda jau klasika, bet man viņa patika jau no pirmās dienas, kad es to filmu redzēju. Paldies! Vai tev ir kaut kāds dzīves skolotājs bijis, nezinu, vai tas ir kaut kāds liels, izcils filozofs, rakstnieks, bet varbūt dzīves cilvēks, kāds reāls skolotājs dzīvē? Nu, kā tas daudz mācīs? Man laikam nav bijis tāds viens dzīves skolotājs, bet es laikam visu dzīvi esmu bijusi tādos dzīves jēgas meklējumos un kopumā sevas meklējumos. Un tad dažādos laikos ir dažādas lietas vai dažādi cilvēki, kas ir palīdzējuši to atrast. Nu, kā pirmos es noteikti nosauktu savus vecākus. Es domāju, ka es ļoti daudz, man ir gan no manas mammas, gan no tēta, no kuriem gan es esmu mācījusies, gan guvusi dažādas atziņas, domāju arī no savas vecmāmiņas lielā mērā. Un tad, protams, mēs mācāmies no saviem bērniem. Tas arī notiek, bet kopumā, jā, es esmu dažādos veidos. Nu, kā jau mēs droši vien ik viens, bet tādu vienu nosaukt, laikam, jā, dažādos dzīves posmos būs dažādi. Paldies! Tad uzreiz nākušais jautājums par kaut kādu tavu moto vai frāzi vai teicienu mīļāko, ko tu kaut kur varbūt lieto, vai varbūt mazbērni kaut kur jau lieto izteiciens. Nē, man noteikti nav tādas mīļākās frāzes vai noteikti tāda mīļākā izteiciena. Nu, es domāju, ka man nav tāda, bet ja ir jārunā par kaut kādu dzīves moto vai dzīves pieeju, tad man ir svarīgi vienmēr dzīvē spēt saglabāt tādu optimistisku skatu un vienmēr saglabāt sevī spēju atklāt un ieraudzīt pasauli un cilvēku no jauna un vēlēties tos tā kā izzināt un iepazīt. Tas, man liekas, ir svarīgi ikvienam dzīvē, ko es varētu arī novēlēt, lai tādu pieeju izdodās sevī tādu dzīvu, atvērtu, optimistisku skatu, lai izdodas saglabāt ar vēlmu, izzināt kaut ko jaunu un iepazīt. Tad ir uzreiz jautājums, vai tev ir kaut kāds jautrākais atgadījums tavā, nezinu, politiķas karjerā, ministrijā vai domē bijis tāds, ar kurus ar smaidu var
palūkoties atpakaļ? Nu ir, bet nevar visu stāstīt. Varbūt ir kāds, ko drīkst stāstīt. Nenosaucot. Es kādreiz saku tā, varbūt es saņemšos un uzrakstīšu grāmatu, tad varēs izlasīt. Paldies. Noteikti vajadzētu rakstīt grāmatu. Es ļoti atbalstīju. Tad varēs izlasīt. Paldies. Kā tu uztur līdzsvaru starp tādu ļoti komplicētu darbu, darba dzīvi un personīgo dzīvi? Jā, nu līdzsvar vispār ir cilvēkam svarīgi sevi uzturēt. Nu, mūsdienās tādā ļoti saspringtajā ritmā un straujajos notikumos, vēl tagad ar mākslīgā intelekta klātbūtni un visām iespējām, kas tev ir apkārt, un ziņām un informāciju, kas tev tā kā pārpludina, ne tikai līdzsvaru starp darbu un ģimeni un mājām, bet arī līdzsvaru pašam sevi atrast nav viegli. Droši vien, ka nav arī vienas receptes. Nu, katram cilvēkam šī līdzsvara meklējuma un kā to atrast būs atšķirīgi. Varbūt kāds pievērsīsies reliģijai vai dosies uz baznīcu, kāds meklēs palīdzību pie psihoterapeita, kāds varbūt runās ar draugiem, kāds varbūt aizbrauks, es nezinu, pie dabas vai uz ozolu mežu, varbūt kādam palīdz dziedāšana vai kādas grāmatas lasīšana. Tas, ko es varu novēlēt, katram atrast to savu ceļu, kā sevī to līdzsvaru rast, bet es domāju, jebkurš veids, kas palīdz, ir atbalstāms. Svarīgi ir tikai meklēt un atrast, kas palīdz. Tev, man, katram atsevišķi. Paldies! Nākamais jautājums, tā kā mēs esam Kuldīgā vecpilsētā, kā tu saredzētu Kuldīgas nākotni? Tātad Kuldīga šobrīd mums ir UNESCO. Kuldīgā jau ir tāds zīmols manā ieskatā, jo Kuldīgas šarmantā vecpilsēta ar senajām ēkām, ieliņām, senajiem namiem. Arī šeit ir sens nams, kurš vēl prasa atjaunošanu. Un arī cilvēkiem, kas šeit dzīvo, tas viss veido tādu kopīgu kultūru vēsturisko mantojumu, pasaules atzītu kultūru vēsturisko mantojumu. Un tad ir svarīgi, kas tālāk, kas nākamais solis. Un tas ir ļoti labs jautājums. Es droši vien varētu nosaukt, infrastruktūras objektus, kurus man gribētos vēl uzbūvēt, bet tā būtu tāda vienkāršākā atbilde. Droši vien grūtāk ir atbilde, kas ir tāds tālāks mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Tas, ko man gribētos, lai tas pamats vai tā bāze, kas mums šeit ir izveidota, un tas, kas mums jau ir, kad tomēr ir zināmā vilkme uz Kuldīgu, ir cilvēki, kur šeit apzināti pērk un attīsta īpašumus un grib dzīvot, lai šī vilkme vai vēlme pastiprinātos, lai izdotos to noturēt, lai tā sajūta, ka Kuldīga ir Kurzemes un Latvijas pērle, lai tā dzīvot un, ja var tā teikt, tā kā saule vai zvaigzne izplastos plašumā, lai aizvien vairāk cilvēku to spētu novērtēt un gribētu šo vietu attīstīt un turpināt veidot. Kaut kādā veidā noturēt un attīstīt to, kas ir. Es zinu, ka to nav viegli, tāpēc, ka viegli ir, ja tu esi nulles punktā, tev ir viegli, ja mēs skatāmies no 0 līdz 10, ja tu esi nulles punktā, tev ir viegli nonākt līdz 7 vai 8, bet tev grūtāk pēc tam nonākt uz to 9 un 10. Un man liekas, ka Kuldīga tagad jau ir diezgan daudz, kas paveikts, ir izdarīts kopā mums visiem, man šķiet. Un tagad ir svarīgi, lai tas neaiziet atpakaļ, uz 5 vai 6, bet lai kopā to kopienu, kas šeit ir, lai spēj to noturēt un attīstīt. Un ne tikai infrastruktūras ziņā, kur ir daudz ko darīt, bet arī to sajūtu ziņā.
Es sarežģīti droši vien atbildēju. Es ceru, ka varēs saprast. Paldies! Nu, tad noslēdzošie jautājumi. Mums ļoti skaisti krīt visu laiku no kokiem virsū. Kļavas. Jā, no noslēdzošiem jautājumiem. Tas bija par tādu kuldīgas vīziju, bet vai tev arī ir kāds personisks tāds sapnis, tāds mērķis, ko tu gribētu sasniegt, ko tu drīkst atklāt skatītājiem? Ja jau mēs esam Kuldīgā, tad runāšu par to, kas ir Kuldīgā. Mēs šeit esam Baznīcas ielā, kur man īpašums, kur man darbojās dēls un kur es tā soli pa solītim daudz gadu garumā pa dzīvoklītim esmu nopirkusi visu to īpašumu, tiešām pamazām daudz gadu garumā. Un es parasti saku, ka mans ieguldījums, varbūt ne mans, varbūt mana bērna ieguldījums Kuldīgas vecpilsētā būs, ka viens īpašums Kuldīgā būs sakopts. Un man gribētos, ka šī Baznīcas ielas māja iegūst tādu savu raksturu, citu posmi, kur gan mana ģimene varētu kopīgi sanākt un baudīt vecpilsētas un Kuldīgas šarmu, gan arī tie viesi, kas pie mums atbrauc. Paldies! Un tad noslēdzošais jautājums, ko tu novēlētu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, varbūt politiķiem galu galā? Kāds būtu tavs tāds novēlējums? Mīlēt šo vietu. Mīlēt no visas sirds, un ja būs tā mīlestība, tad jau atnāks arī viss pārējais. Un jādomāt visam līdz ar galvu, izlaist caur sevi, jebkura ideja, kas nāk, lai viņa būtu izdzīvota, tiešām izdzīvota, izmīlēta, un tad viņa arī īstenosies un darbosies. Mīlēsim savu vietu un savu apkārtni, tad mums viss izdosies. Paldies, mīļie skatītāji! Šodien mēs bijām kopā ne ar vienu citu, kā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu, un sekojiet mums tālāk. Paldies! Paldies! Uz tikšanos! Paldies!